Iespējams, ka šo darbību jūs jau esat redzējuši kaut kur vai pat veikuši paši. To sauc par dekantēšanu vai vīna pārliešanu karafē. Ir vairāk iemesli, lai to darītu, un galvenie ir, ja jums ir informācija, kad pudelē, kur jūs gatavojaties baudīt, ir nogulsnes, tad šīs nogulsnes ir ērti ar šīs operācijas palīdzību atdalīt. Otrs iemesls, ja jums ir darīšana ar tādu izteikti jaunu vīnu, tad pārliešana karafē palīdzēs kļūt viņam maigākam, sajaucoties ar skābekli, kas notiks pārliešanas rezultātā. Svece mums palīdzēs nokonstatēt brīdi, kad tad iespējamās nogulsnes tuvojas pudeles kakliņam un tādā veidā izvairīties no tā, lai nogulsnes trāpītu mūsu karafē. Mēs ņemam vīna pudeli, nogriežam foliju zem šī kakliņa paresninājuma, lai tādā veidā izvairītos no iespējamās vīna saskarsmes ar foliju, jo cilvēki ar izteiktāku maņu, izteiktāku garšas uztveri var sajust šo metāla un vīna reakciju, ņemot vērā, ka vīnam ir salīdzinoši augsts skābuma līmenis. Izvelkot pudeles korķi, mēs varam to paostīt, tādā veidā izdarot secinājumus par to, vai vīns ir bojāts vai nē. Noslēgam arī pudeles kakliņu, ja nu ir gadījušās kādas korķa drumslas, un veicam lēnām uzmanīgi pārliešanu no pudeles karafē, novietojot pudeli, lai mums labi būtu redzama šī sveces liesma, kas izgaismo mums tā saucamo pudeles kaklu. Gadījumā, ja mums ir darīšana ar jaunāku vīnu, mēs veicam tā saucamo aerāciju, mēs varam ņemt kādu palīgrīku. Šajā gadījumā mums ir trekterim līdzīga ierīce, ja, kurā ir lejas daļā tādi caurumi, kas palīdz intensīvāk vīnam sajaukties ar skābekli. Šajā gadījumā mēs veicam šo operāciju nedaudz straujāk. Ja? Tādā veidā notiek intensīva vīna sajaukšanās ar skābekli, un vīns top maigāks un atbrīvojās molekulas, kas atbild par garšu un aromātu.